Kā jūs redzat, ir palikuši 3 meitenes šajā spēlē šobrīd. Esmu saticis Dignu pēc pirmā treniņa. Man bija jāpakāpjas nedaudz, lai man vieglāk, jo citādi, ka es turu kameru visu laiku un es esmu pats vienā acu līmenī. Jā. Pastāstīji, nebija tev tāda bišķiņa sajūta, ka puiši tev apceļ šodien treniņā? Nu, ja godīgi man likās vairāk, es viņus apceļu, tā kā, jo, nu, zin kā, tu tāda iekšējā sāncensība viņa un tā kā, man liekas, ka man labi sanāca. Nopelnīju vēl viens saldējumu. Kāds varbūt tāds vispār kopējais noskaņojums? Jums jau rītdien jāiestaisās pirmajās cīņās. Kāds sajūtas? Nu, satraukumiņš ir noteikti jūtams. Gribās bišķiņi atpūsties, sajust to, nezinu, tādu Varšavas smaržu un garšu, un tad jau rītdien jācīnās vienkārši, jā. Visu dienu būs vienā basketbolā. Kas priekš tevis ir tāds pats labākais veids šādos lielos turnīros? Kā vislabāk izmantot to brīvo laiku? Noteikti, kad atpūsties, vienkārši varbūt skatīties kaut kādas iepriekšējās spēles, gan savējās bišķiņi analizēt, gan varbūt pretinieku kaut kādas spēles. Daudzas no komandām, kurām mums būs jāspēlē, ir jau spēlējuši, tagad jau sieviešu sērijās, tā kā ir ko skatīties un varbūt sastāvi gan bišķiņi varbūt ir pamainījušies kaut kur šur tur, bet tāpat ir ko skatīties un ir ko analizēt. Super, lai izdodas. Piecīts. Paldies!